Šodienas mūsu stāsts ir par dārza dizainu, kas tas ir un kāpēc to vispār vajag. Mēs esam Saukstos viesnamā Villa Gaida, kur pirms 3 gadiem mēs izstrādājām dārza dizaina projektu un arī veicām apstādījumu ierīkošanu. Kas tas ir dārza dizains? Dārza dizains tas ir dārza plāns. Un, protams, tajā tiek plānot arī apstādījumi, bet patiesībā apstādījumi tiek plānoti paši pēdējie, jo viss stāsts sāks ar kopējo teritoriju, ar ēkām teritorijā, ar to kopējo stilu. Tiek izplānots iebraucamais ceļš, autostāvvieta, kāds būs iebraucamā ceļa segums, vai tas būs brūģis, vai kāds cits cietais segums. Takas dārzā, terases, lapenes, kur atradīsies sakņu dārs, augļu dārs, siltumnīca, varbūt vēlēsies ugunskura vietu vai bērnu spēļu laukumu. Un tikai tad, kad visi šie elementi ir ieņēmuši savu vietu dārzā, tikai tad mēs plānojam apstādījumus. Kam var noderēt dārza dizaina projekts? Tas ir pirmkārt, ja tu būvē jaunu māju, un tev būs jauns pagalms, kurā tu vēlēsies kaut ko vairāk par zālienu un dzīvžogu, un otrkārt, ja tev ir esošs dārs, kur tu vēlies pārveidot. Otrais gadījums noteikti būs sarežģītāks, jo būs jāveic pārmaiņas esošā dārzā, un neizbēgam arī no kaut kā būs jāatsakās. Tāpēc ir svarīgi, ka dārzu izplāno pareizi jau sākumā. Varbūt var iztikt bez dārza dizaina projekta? Tas būs tāpat kā uzbūvēt māju bez projektu. Ja tas ir vienkārši dārzs šķūnītis, tad ar to viss būs kārtībā. Tāpat līdzīgi ir arī ar dārzu, ja tur būs tikai zāliens un dzīvžogs, tad, protams, var iztikt bez projekta. Bet, ja tu vēlēsies pārdomātu zonējumu, dažādus dārza elementus, apstādījumus, tad dārza dizaina projekts tev noteikti palīdzēs ietaupīt gan laiku, gan resursus ierīkojot dārzu. Cik maksā Jardī dārza projekta izstrāde? Izmaksas ir atkarīgas pirmkārt no teritorijas lieluma, tad otrkārt, cik detalizēti mēs plānojam projektu un cik sarežģīts ir šis projekts. Bet, vidēji par projektu cena varētu būt 700 līdz 1500 eiro. Un kad vajadzētu ķerties klāt pie dārza plānošanas? Labs laiks, lai ķertos pie plānošanas, ir tad, kad jūsu māja atrodas būvniecības tādā beigu stadijā, jo jāņem vērā, ka projekta izstrāde paņems pāris mēnešus laika. Tāpat labs laiks ir tagad, rudens un ziema, jo ziemas periodā izplānojot dārzu, jūs pavasarī uzreiz varēsiet ķerties pie ierīkošanas. Vai Jardī arī ierīko dārzus? Jā, mēs ierīkojam gan tos dārzus, ko esam izplānojuši paši, gan arī citu plānotus dārzus, un ierīkojam gan šeit Saukstos, tuvākajā apkārtnē, pilsētās, Carnikavā, Ādažos, Baltezerā, Berģos, Pierīgā, uz otru pusi Siguldā, Cēsīs, arī Limbažos. Tās ir lielākās pilsētas, kurās mēs bieži ciemojamies. Labi, tu mani pārliecināji, man vajag dārza dizaina projektu. Kā es varu to pasūtīt? Skaties mūsu mājaslapā www.jardī.lv, portfolio sadaļā tu vari atrast mūsu paveiktos darbus un skaties kontaktu sadaļā un sazinies ar mums.